Labdien! Šodienas mūsu dabas zinības tēma ir dzīvībai nepieciešamie apstākļi un barības vielu ražošana. Kādi jautājumi šodien būs apskatīti? Kas nepieciešams augu augšanai un attīstībai? Uzzināsim, kas nepieciešams barības vielu ražošanai un kur notiek barības vielu ražošana. Lai augs būtu dzīvs, tam nepieciešama gaisma, gaiss, ūdens, siltums, un parunāsim par katru no šiem apstākļiem detalizētāk. Tātad, augam ir nepieciešama gaisma, jo augi barības vielas var ražot tikai gaismā. Visvairāk gaismas trūkumu augi izjūt ziemas mēnešos. Augiem ir dažāda vajadzība pēc gaismas. To nosaka augu suga un apstākļi dabiskajā vidē. Ir augi, kas labi attīstās un nebaidās no tiešiem saules stariem, bet ir augi, kas arī labi attīstās tumšākajās vietās. Bet visiem augiem ir vajadzīga gaisma. Visiem dzīvajiem organismiem, protams, ir vajadzīgs gaiss, jo gaisā ir skābeklis, ko augi un dzīvnieki uzņem no gaisa. Bet kā tad ar augiem, kas attīstās un dzīvo ūdenī, tiem arī ir nepieciešams skābeklis. Un šie augi uzņem skābekli ūdenī, izšķīdušo skābekli. Augiem barības vielu ražošanai ir nepieciešamā oglekskābā gāze, kas arī ir gaisā. Protams, visiem organismiem ir nepieciešams ūdens. Regulāra un pareiza augu laistīšana ir to izdzīvošanas pamats. Vēl visiem augiem ir nepieciešams siltums, kam vairāk, kam mazāk, bet bez siltuma augi nevar attīstīties un ražot barības vielas. Tagad uzmanīgi izpēti attēlu. Attēlā tu vari redzēt ciparus, numuriņus ar vārdiem, un tagad es paskaidrošu, ko tie nozīmē. Tātad, numur 1 gaisma. No gaismas augi saņem barības vielas. Numur 2, paskaties, bultiņas iet uz āru no lapiņām. Augi caur lapām izdala skābekli. Numur 3, bultiņas iet uz lapiņām. Augi caur lapām no gaisa uzņem ogļskābo gāzi. Tātad, augi izdala skābekli un uzņem ogļskābo gāzi. Un tu jau zini no 1. klases, ka ar saknēm augi uzņem ūdeni un minerālus. Tagad mazliet vēl pietuvināsim attēlu. Augi ražo barības vielas no ogļskābās gāzes. Te var redzēt bultiņas uz iekšu, un pateicoties ogļskābai gāzei, kas ir gaisā, augi ražo lapās barības vielas, kas tiem ir vajadzīgas. Kā tad notiek barības vielu ražošana? Lapu galvenais uzdevums ir barības vielu ražošana. Šeit ir pietuvināta lapa. Tu vari paskatīties, kā lapa izskatās zem mikroskopa, un šīs mazās zaļās, šie mazie zīmējumi, detaļas, tie ir chloroplasti, zaļie graudiņi, pareizāk būtu teikt. Un tur notiek barības vielu ražošana pateicoties chloroplastiem. Vēl kāda lapiņa. Mazliet atkārtosim to, ko mēs tikko izrunājām. Tātad, augi uzņem saules gaismu, augi uzņem ogļskābo gāzi, augļi uzņem ūdeni
un dod mums, izdala skābekli un izdala, ražo barības vielas. Un barības vielas ir apvilktas tādā rāmītī, jo tagad mēs parunāsim, kurās vietās tad notiek šo barības vielu uzkrāšana. Tātad, tu noteikti pazīsti šīs vietas, jo mēs katru dienu ēdam dārzeņus, augļus. Nemaz neiedomājieties, ka tās ir barības viela, ko augi ražo sev, un ar mums tādajādi dalās. Tātad, barības vielas, augi, tie ir dārzeņi, augļi, ziedi, uzkrāja dažādās augu daļās. Ir augi, kas uzkrāja savas barības vielas augļos, piemēram, bumbieri, āboli, plūmes. Ir augi, kas uzkrāja barību vielas savās lapās, tie ir dažādi salāti, piemēram, rukola un daudzi citi, kābenes, vai ne? Un ir augi, kas uzkrāja barības vielu stumbros. Nu, piemēram, kā šeit, rabarbers ir attēlā. Varbūt tu vari atcerēties, kādi vēl dārzeņi uzkrāja savas barības vielas stumbros. Ir augi, kas savas barības vielas uzkrāja bumbuļos. Tie ir mums labi zināmie kartupeļi. Tātad tās nav saknes kartupeļiem, bet tie ir bumbuļi. Mēs ēdam kartupeļu bumbuļus. Vēl uzkrāja barības vielas sīpolos. Piemēram, tie ir sarkanie sīpoli, tie ir ķiploki, to, ko mēs ēdam. Arī dažādi ziedi uzkrāja savas barības vielas sīpolos, piemēram, tulpes, bet tās nav ēdamas, to mēs neēdam. Un ir augi, kas uzkrāja savas barības vielas saknēs. Tie ir visi sakņa augi, burkāni, bietes, rutki un daudz citi. Šodien tas būs viss šoreiz. Līdz nākamai tikšanai. Uz redzēšanos!